Sveiki visiem! Tātad šodien ieliksim nedaudz iekšā mākslīgā intelekta pasaulē un parunāsim par to, kā no rīkiem līdz rezultātam nonākt un padarīt mākslīgo intelektu liederīgu biznesā. Es nāku no radošās industrijas, esmu aktīvs vides aizstāvis, uzņēmējs, mākslīgā intelekta inovāciju vadītājs, minimālists un ticu Dievam. Tie būtu 10 atslēgas vārdi par mani. Esmu vairākos uzņēmumos un iniciatīvās saistībā ar mākslīgo intelektu iekšā. Un katru kaut kādu savu tādu prezentāciju, lekciju vai workshopu es vienmēr sāku ar vienu tādu atziņu, kur es ceru, ka jums arī liks saprast, kur mēs patiesībā visi šobrīd atrodamies. Un tā realitāte ir tāda, ka AI ir kā zaudēt nevainību, visi par to runā, neviens īsti nezina, kā to dara, visi domā, ka visi citi to dara, tāpēc visi apgalvo, ka viņi to dara. Un tā ir tā realitāte, kurā mēs šobrīd atrodamies, tādā patiesībā nulles punktā, jo visi saka, mēs izmantojam AI, bet reāli 90% to izmanto kā tādu gudru Exceli vai Google sliktākajā gadījumā. Un tā tipiskā kļūda patiesībā uzņēmuma kontekstā ir, ka lielākā daļa sāk ar rīkiem, nevis ar mērķi. Katram ir pieejami Copilots, ChatGPT, dažāda veida šie rīki, un mēs tā kā no uzņēmuma konteksta vienmēr skatāmies uz to, ok, visu lieto vajadzētu pamēģināt mums arī. Bet tā labākā lieta, ko jūs katrs varētu darīt, patiesībā ir fokusēties uz mērķiem un mainīt šo domāšanu, nevis mēs izmantojam ChatGPT, bet mēs automatizējam klientu atbalstu un ietaupām 20 stundas nedēļā. Un tajā mirklī, kad jūs sākat par to tādā veidā domāt, jūs patiesībā nonākat bišķi citā tādā, kā pateikt, līmenī, jo tur ārā ir tūkstošiem dažādi instrumenti, un tie instrumenti pēc savas būtības ir pielāgoti konkrētiem mērķiem, konkrētiem uzdevumiem, un nav tikai viens ChatGPT. Kas attiecīgi, šeit ir viens labs piemērs, Oxdrive'am mēs Helvē taisījām inovācijas printu, un viņa viena no lielākajām problēmām klienta servisam bija cilvēks zvana, prasa, klausies, kā es varētu atvērt bagažnieku vai kā man tur iedarbināt mašīnu, jo es pirmo reizi braucu Teslu un man īsti nav skaidrības, kā to izdarīt. Un viņi ļoti daudz laika patērēja šajās instrukcijās, meklējot šīs atbildes. Un tas, ko mēs izveidojām, principā bija Custom GPT, kas paņēma un mēs viņā iebrojām iekšā kaudzi ar visām mašīnu instrukcijām, un katram tam klienta servisa vadītājiem bija iespēja vienkārši paņemt un ātri pajautāt šo jautājumu un dabūt atbildi burtiski pāris sekundžu laikā. Un tas ir vienkārši viens no piemēriem, kādā veidā mēs varam domājot par to, kā optimizēt un izdarīt labāk kaut kādu konkrētu darbību mūsu procesos. Mēs varam patiesībā ar mākslīgo intelektu ieviest dažādu veidu inovācijas. Nu, lūk, un ja mēs skatāmies uz tādu mākslīgā intelekta organizāciju vai mūsdienu un nākotnes kompānijām, tad mēs ticam tajā, ka ir principā tādi 5 soļi. Šobrīd mēs visi atrodamies pirmajā. Varbūt vadība kaut kādā līmenī sāk pētīt šos risinājumus, mēs sākam par to runāt, bet realitātē 5. posms, tas gala punkts, patiesībā visticamāk būs tāds, ka visas organizācijas būs mākslīgā intelekta organizācijas. Un tā ir viena no lietām, ko ir vērts, man liekas, vienkārši tās jau tā nosēdināt kā domu un atziņu, kad mums vajadzētu sākt iet soli pa solim uz priekšu, un ne tikai attiecīgi šobrīd pētīt un izmantot vienu instrumentu, bet iet dziļāk un arvien vairāk eksperimentēt. Nu, lūk, un šeit ir tāda laba vizualizācija no NVIDIAs vadītāja, kādā veidā šī mākslīgā intelekta pasaule šobrīd attīstās. Tā ir realitātē, mēs šobrīd atrodamies Gen AI fāzē. Tu vari pajautāt vienu konkrētu lietu, piemēram, uztais man plānu, uztais man marketinga kaut kādu aktivitāti vai idejas. Piemēram, tu vari uztaisīt bildi, uzģenerēt, un tad tu vari uztaisīt tūkstošiem dažādas variācijas tai bildei. Un tas mākslīgais intelekts tev ļauj patiesībā šobrīd jau ražot tādu veidu kvalitātē, kā to tie teorētiski varētu darīt arī cilvēks. Un ne tikai tādā, piemēram, bilžu kontekstā, tu jau šobrīd mierīgi bez problēmām arī vari taisīt un animēt un taisīt klipus vispār bez jebkādām problēmām saistībā ar ģenerācijām. Nu, lūk, un ja mēs ejam tālāk, tad tas nākamais posms patiesībā ir agentic AI, tā saucamais aģenti,
Un šī ir tā daļa, kurā principā jau mēs skatāmies nevis uz vienu kaut kādu ģenerāciju, bet mēs patiesībā jau varam automatizēt veselus procesus, saslēdzot kopā dažādus blokus, dažādus uzdevumus un tādējādi kaut kādā mērā iespējams arī aizvietot daļu no darba spēka. Un tā nākamā fāze, uz ko visi šobrīd maksimāli mēģina spiest un tiecās, ir sevišķi Amerikā un lielajās valstīs, ir physical AI, kas pēc būtības ir visas gudrās mājas. Visticamāk, mēs nonāksim posmā, ka mums katram būs kaut kāds digitāls dvīnis, mākslīgais intelekts, kurš zinās par mums pilnīgi visu. Tad loģiski, protams, arī mašīnas autonomās, tās, kuras šobrīd braukā pa ielām San Francisco. Un šāda veida inovācijas, tas ir nākamais tas solis, pie kā jau ļoti daudz kompānijas šobrīd strādā. Lūk, un tā galvenā doma un patiesībā lieta, ko mums vajadzētu varbūt paņemt no šodienas, ir, ka vissvarīgākais šobrīd, ņemot vērā to strauju attīstību tehnoloģisko, ir ātrums. Un ātrums, tāpēc, kad šeit ir viens tās labs piemērs 2023. gadā, šis bija tas, kādā veidā ģenerēja video ar to, kā Vils Smits ēd spageti. Un pēc tam katrā nākamajā gadā šis kļuva par tādu kā benchmarku, kad visi jaunie modeļi, visas jaunās inovācijas tika principā pielīdzināti šim te video. Un ja mēs paskatāmies, kas ir noticis šobrīd 2025. gadā, tieši tas pats prompts uzved, ne? Un attiecīgi tas ir reāli tiešām Vils Smits, kas ēd spageti. Tā kā šobrīd tā tehnoloģija ir attīstījusies tik tālu, ka patiesībā jums jau vairs nav nekāda robeža, nav nekāda patiesībā bloku. Un šeit ir viens tās labs piemērs. Mēs ar Shiftu, mans kolēģis Kristis Marhelēvičs uztaisīja, tad vakar mums bija Lāčplēša diena, ja? Mēs attiecīgi pieminējām karavaroņus. Un šeit mēs uztaisījām video, kurš principā parāda mazu stāstu par to, kāds bija tad īsti Lāčplēša. Tikai ar tādu mūsdienīgu piesitienu, Gen Z piesitienu. Čau! Esmu Lāčplēšs, tas ar lāča ausīm un ozolu bicepsiem. Trenējos krastā, jo krustneši jebkurā brīdī var iebrukt. Es tāds not on my watch, bro. Yo, update! Kangars, burtiski nodevējs level 100. Vienu brīdi kopā taisam stratēģijas par brīvību, nākamajā viņš stāv ar bruņiniekiem un saka, it's complicated. Čau, tautieši! Epiks skats! Tūlīt cīnos ar melno bruņinieku. Pilnais livestream manā Patreon. Wish me luck! Baigais kritiens. Labi, ka melnais mūdzis nemāk peldēt. Cirvis grims lēnāk kā šamējais. Es dzīvs. #blessed. Jauns merch drops manā Shopify. Teek rekals, cirvis rokā, sirdī ozols. Piemērots gan cīņai, gan randiņam pie ugunskura. Stay tuned. Lūk, agrāk kaut ko tādu uztaisīt, tas prasīja 30-50 tūkstoši minimums. Šobrīd tu vari to uztaisīt par pāris simtiem, pasēžot pāris dienas ar mākslīgo intelektu. Un, ja mēs ejam tālāk, tad šeit arī vēl viens piemērs no vienkārši produktu bildes tika uzģenerēta maza reklāma. Teraflu, oktobrs. I'm feeling sick today, but I could be good if just a hot cup of Teraflu is taken. Šīs iespējas patiesībā šobrīd ļauj pilnīgi jebkuram uzņēmumam sākt automatizēt un sākt eksperimentēt ar šiem te instrumentiem dažādu veidu departamentos un dažādās darbībās. Kas tālāk? Tālāk, man liekas, ir viena svarīga lieta. Mākslīgais intelekts nepadara cilvēkus liekus, tas padara domļus paradumus redzams. Tad, ja mums kaut kas nesanāk ar mākslīgo intelektu, tad visticamāk mēs kaut ko darām nepareizi, vai arī mūsu procesi nav pareizi, vai arī mūsu dati nav īsti piemēroti tam, lai mākslīgais intelekts ar viņam strādātu. Tāpat arī mākslīgais intelekts ir tikai tik gudrs, cik gudri ir cilvēki, kas to lieto. Tā iemesla dēļ vienmēr es mēģinu atkārtot vienu svarīgu lietu. Katram vajadzētu 15 minūtes dienā ziedot kaut kādu veidu apmācībai, domāšanai par to, kādā veidā mākslīgo intelektu mēs varētu ieviest, un fiziskai eksperimentēšanai. Tādā veidā tu patiesībā nonāc 10 soļus priekšā jebkuram citam, un tu visu laiku spēsi turēt tādu pulsu uz rokas, lai saprastu, kas šobrīd tajā tehnoloģijā notiek, kas ir mainījies un cik ātri un strauji viņi mainās. Lūk, un pēdējais, ar ko es gribēju šodien nobeigt, ir sintētisks, attiecīgi visiem labi zināmais aktieris Morgans Freemans, un ar viņa vārdiem, kas šajā gadījumā ir šie. I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Un ar to paldies!
Mēs sākam, jā? Jā. Okay. Šodien mēs bišķi parunāsim arī par to, kādā veidā, reāli tādā ikdienas režīmā uzņēmēji ievieš, kādā veidā Svetbank to dara, kādā veidā Lineāris to dara. Un te ir svarīgi vienkārši šo te mūsu diskusiju uztvert kā tādu praktisku piemēru tam, kā jūs arī varētu ņemt un ikdienā šos te instrumentus sākt ieviest un par viņiem vairāk un vairāk domāt. Lūk, un tas pirmais jautājums man būtu tev par to, kā jūs Svetbankā skatāties uz mākslīgo intelektu un kas ir tās lietas, kad jūs vērtējat, ok, šis instruments varbūt mums noderēt, šis varētu nenoderēt. Kas ir tās lietas, ko tu skaties, kad nākamā katra inovācija vai updates var būt noderīgs vai nav noderīgs uzņēmumā? Jā, redzu, es domāju, ja es par visu banku runāšu, tad droši vien es izterēšu visu laiku, bet es mēģināšu uzlikt uz tā tilta, ko tu esi uzlicis un tieši runāt par to jomu, par ko jūs ikdienā arī atbild, par klientu apkalpošanu vai customer service. Jo tā ir tā joma, kas bankā pēdējos 20 gadus droši vien ir transformējusies visstraujāk. Pirms 20 gadiem banka bija vietas, kurien ir jāiet, šobrīd banka, principā, tev vienmēr ir kabatā. Jā. Un no rīta līdz vakaram tu vari kontrolēt savas finanses un darīt visas lietas, nekur neejot. Un šim procesam apakšā ir daudzi strateģiski punkti, kur tie eksperti sanāk vienā istabā un skatās, kas ir tās klientu gaidas, kas ir tie signāli apkārt, kurus var paķert un kurus var izpētīt, kā tas varētu transformēt klienta vēlmes pēc finanšu pakalpojumiem. Pēdējās izmaiņas mēs pabeidzām 23. gadā, un tas bija tas brīdis, kad īstenībā jau 22. gada novembris, ChatGPT, pirmā publiskā versija, es kā tagad atceros to ekonomistu rakstu, un es tieši manam kolēģim, kas atbild par digitālajiem kanāliem Baltijā, sūtīju izziņu šis pamainīs mūsu dzīvi. Ja tas bija tieši Šekspīra stila poēma. Es saku, ja to var uztaisīt Šekspīra stilā, tad visticamāk arī klienta apkalpošanā kaut ko no tā var paņemt. Un, protams, pēc tam 23. gadā, kad mēs jau taisījām jaunu stratēģiju, kur mēs oficiāli pabeidzām šogad, es kā reiz atceros, tieši šajā istabā, es kā 23. gadā stāvēju kā pāvs, lepns ar to, kad es pirmās Midjourney bildītes esmu iebāzis prezentācijā, jo bieži runājot konferences, man galvenā problēma viņš bija, tās bildes sameklēt, tu to stāsts ar tēlu valodu esi izdomājis, bilžu librarijas, viņas visas ir nepietiekams. Protams, man likās, wow, šitas ir kaut kas tāds, kas pie tā visa, ka tā, es ļoti smējos par tavu. Nē, Lačpēs ir uztaisīt ļoti kvalitīvi un forši. Tajos gados, 23. gadā, tās bildes, tur knapi varēja saprast, kas tas ir, un cilvēki, sešu pirkstu un bezzobaini cilvēki, protams, bija kaut kas tāds, kas bija raksturīgs. Protams, bet runājot par to stratēģiju, es domāju par klientu apkalpošanu, un tu ļoti labi iezīmē to gan GenAI, gan Agentic AI. Un es domāju, man tāds šobrīd sapnis, drīzāk uz to mēs ejam un parunāsim, kā līdz tam varbūt aiziet, kad ir vienā istabā ir divi mākslīgie intelekti, divi aģenti, viens pārstāv pakalpojums sniedzēju, otrs attiecīgi klientu, un aizmugurē, ja nepieciešams, ir divi fiziski cilvēki, kur atkal var nodrošināt to ķīmisko reakciju savā starpā. Ok, mēs iesim tālāk, bišķi parunāsim par to, bet kā jūs, Lineāris, principā ir viens no vadošajiem tulkošanas uzņēmumiem, un ne tikai tulkošanas, bet arī jūs ļoti daudz visādas tehnoloģiskas jaunas features taisat. Kā jūs tiekat ar mākslīgo intelektu galā, un kā tavā gadījumā, ja tu skaties uz uzņēmumu, kas ir tās lietas, kuras tev, ok, mēs šo daram vai šo nedaram? Jā, labdien! Patiešām mēs vienmēr esam cenšies būt tehnoloģiski advancēti, jo tā ir mūsu tāda konkurētspējas stratēģija, tāpēc mēs tiešām daudz testējam un esam šogad laikā iespējams uzaudzējuši tādu diezgan lielu kompetenci kaut kāda risinājuma testēšanā. Un es, piemēram, varu padalīties ar piemēru, ja jūs dalījāties ar piemēriem jau vienu reāli, kā mēs savā laikā 2019. gadā izvēlējāmies
tiešsaistes tulkošanas platforma Interaktīvo priekš pasākumiem. Mani uzrunāja Andris Bērziņš no Change Ventures, kurš bija viens no pirmajiem investoriem, un ieteica apskatīties šo rīku. Es apvaicājos pie kolēģiem, kas tikko bija bijuši Zviedrijā uz pasākumu, kur 20 līdzīgi rīki tika prezentēti, un mums uzreiz bija skaidrs, ka Interaktīvo ir labākais. Tā kā nebija grūti pieņemt lēmumu. Kad mēs testējam, mums, protams, ir svarīgi, domāju, tas nav kāds pārsteigums, kvalitāte, ekonomiskais faktors, kādu efektivitāti tas dod, kā arī lietošanas ērtums un cik ērti to mums ir integrēt kaut kādos mūsējos procesos. Taču tas ir tā par lietošanu, bet es domāju, ka tas jautājums varbūt arī vairāk ir par, un šodienas diskusija par to, kā to izmantot jau vairāk tālāk uzņēmuma procesos, un līdzīgi kā daudz citu uzņēmumu, arī mēs esam, teiksim, gūstam labumu vai izmantojam to, ka tagad dažādas AI tehnoloģijas ir kļuvušas ārkārtīgi pieejams, gan tehnoloģiski viegli viņas sāk lietot, gan arī ekonomiski. Ja agrāk viņas bija elitāras un sarežģītas, tad tagad viņas var izmantot, un tādā veidā arī mēs esam kļuvuši no lietotājiem par radītājiem produktu, veidojam, būvējam savus tehnoloģijas produktus, piemēram, tiešsaistes tulkošanas rīku pasākumiem, runām, dažādus vairākus subtitrēšanas rīkus esam radījuši arī tulkošanas nozarei aktuālu tulkoto tekstu kļūdu identificēšanas un labošanas rīku. Tāds dažāds instruments, kas palīdz gan mums, gan mūsu klientiem. Viens ir produkti, bet otrs ir, piemēram, ja mēs skatāmies par kaut kādiem iekšējiem procesiem. Viens ir tas, ko saņem klients, protams, bet otrs ir tas, kādā veidā jūs nonākat pie tā. Kā ir jums, kas ir tās lietas un soļi, ko jūs darat, lai nonāktu pie, šo varētu mēģināt ieviest? Es domāju, ka te ir jāatcerās tā saucamais zelta IT likums optimize and automate, jo iespējams, kad ir pats svarīgākais ir paskatīties ne tikai uz tiem procesiem, kas tev ir, bet saprast, vai vispār viņi ir jēgpilni. Varbūt mēs darām dažus procesus, tāpēc, ka tā ir Pēters izdomājis pirms 30 gadiem, kāpēc mēs to darām, neviens nezina. Tā kā optimize, un tad ir principā jāsaprot, tev ir process. Jebkurš process, viņu var izpildīt kāds cits, un tad, protams, tur ir jautājums, izpētīt cost-benefit analysis. Dažreiz varbūt to cilvēks var izdarīt, bet cilvēks ar katru gadu ceļš Latvijas paliek arvien dārgāk un dārgāk vērtību. Plus, cilvēkam tomēr piemīt citas spējas, nekā vienkārši pārlikt papīrīt no vienas malas uz otru. Un, tā kā, šeit no vienas puses var teikt, ka vajag taisīt lielo AI adoption strategy, kas ir pats par sevi ļoti svarīgi, bet tā mēs varam varbūt vēlāk atgriezties. Bet es domāju, pats svarīgākais, manuprāt, kad katrā sabiedrības pusē ir tā saucamie early adapters vai tie pirmie pingvīni, kas gatavi lekt no aizberga lejā zivtiņas meklēšanā un atnāk atpakaļ. Un viņi tie, kas saka, klausies, es esmu pamēģinājis to un to, kā būtu, ja mēs pieņemsim šo mēģināt ielikt. Protams, banka savā ziņā ir ļoti regulēts pasākums un ļoti daudz citas prasības. Tu nevar vienkārši tā copy-paste paņemt. Bet tomēr kaut kādas lietas var. Un, pieņemsim, šobrīd mums ir tādie pirmie solīši tieši tie gan Agenti, gan GenAI pusē. Viens ir apdrošināšanas kompānijai bildes iesūtīt. Pirms tam to pārbaudīt cilvēks. Vai tur ir nobilēt zilonis vai mašīna nobilēt visās pareizos leņķos. Tad šobrīd to mēģina darīt AI, un tas, protams, ka tā ir image recognition, tas ir, tā ir viņa spēcīgākā vispār puse. Cik precīzi viņš strādāja tādā apdrošināšanas skaties? Jebkurā gadījumā tev ir jābūt... Varbūt es izmantošu citu analoģiju. Pieņemsim, atgriežoties atpakaļ pie klienta servisa. Mums ir virtuālais asistents,
kas tad, kad parādījās ChatGPT, man uzreiz bija karsts LinkedIn un e-pasta, kādi jūs beidzot uztaisīsiet tā, lai tas ir tikpat gudrs kā ChatGPT, nevis cirvis. Nav jau tā, ka es esmu pilnīgs ampāls un stulbens un banka neko nesaprot. Protams, vajag. Un esošais virtuālais asistents, viņš ir uzbūvēts pēc algoritma, viņš joprojām ir valodas interpretācijas engines, viņš mēģina saprast, interpretēt jautājumu, kuram otrā puse ir saucamais lēmumu pieņemšanas koks. If, then, else. Pavisam primitīvi. Kur ir atšķirība? Viņš atšķirībā no AI nevar kļūdīties. Viņš var kļūdīties, kad es nesapratu tavu jautājumu, bet atbilde būs compliant, juridiski pareiza, bet robusta. Bet banka, no vienas puses, viņai ir licences cena. Pietiek vienreiz nokļūdīties un kādu nosaukt neīstajā vārdā vai vēl dramatiskāk ar halucinācijām aiziet kaut kur citur, tad mēs riskējam zaudēt licenci. Bet var uztaisīt mūsdienās jau arī risinājumi ir mākslīgi intelekti ietvaros, kur var uztaisīt tā saucamā hibrīdu, kur tas validity check tev notiek. Un cilvēks, ja pirms tam viņš bija vairāk tā kā content managers, kas vienkārši sekoja līdz kāds tur atbildes bija secīgs, nespējīgs un palielināja tā saucamā atbilžu bibliotēku, šobrīd viņš ir co-creators un savā ziņā viņi kopā ar cilvēks ar mākslīgi mācās savā ziņā. Okay. Un kā jums ir, kas ir tās biznesa process, kurus tu reāli sāc bīdīt iekšā mākslīgā intelekta risinājums? Mēs droši vien savā ziņā līdzīgi kā banka, varbūt izņemot ar atšķirību, ka mēs vienmēr esam gatavi būt early adapters un eksperimentēt un riskēt, bet arī tie produkti, par ko es pirms tam stāstīju, tie ir radušies no mūsu iekšējām vajadzībām pirmkārt. Mēs redzam kaut kādas savas iekšējās vajadzības, ko mēs varētu atvieglot ar AI palīdzību un dažas no tām izrādās, ka arī citiem ir vajadzīgas lietas. Kā ir jums, ņemot vērā, kad jūs esat mazs privāts uzņēmums, ir tā, kad jūs varat daudz plašāk eksperimentēt un mēģināt ieviest, paskatīties un testēt, jo nav tik regulēta industrija kā banka, piemēram? Es domāju, no tādu regulēšanas perspektīvas, protams, mēs esam daudz elastīgāk un ātrāk varam pieņemt lēmumu un neveiksmes gadījumā ar mazākiem riskiem saskaramies. Bet ir, protams, arī citas limitācijas, varbūt resursu un piekļūstamības, kad mums savukārt tā kā katrs eksperiments maksā gan naudu, gan cilvēku resursus, un mēs negribētu tos teikt, salīdzināt banku, bet mums nav lieku cilvēku un nav lieku resursu, kas sēdētu un gaidītu, kad viņiem iedos ar kaut ko paeksperimentēt. Tādās, ja mēs esam stipri ierobežotāki manevros. Tad sanāk tā, ka tas cilvēku faktors tomēr ir baigi svarīgs. Ir ceļš mazā uzņēmumā un to, kad ir kāds resursu faktors. Jā. Ok, labi. Ja mēs ejam tālāk, skatoties uz tīri tādām lietām, piemēram, kas ir sanācis, kas nav sanācis, kaut kādi varbūt praktiski piemēri no kaut kādiem risinājumiem un eksperimentiem, kas šķiet, tas sākumā būs baigā tēma, bet beigās nesanāca. Ir kaut kādi tādi pāris, varbūt, piemēri? Es domāju, ka jāsaprot, jāizpūš gaisa. Mēs esam ļoti līdzīgos apstākļos kopā ar visiem pārējiem uzņēmējiem. Mēs mācamies un varbūt neveicam gluži paši pirmos soļus. Tajā tieši generative AI virzienā ir kaut kāds jau ceļa posms noiets. Es domāju, ka viena lieta, kas man vismaz liek aizdomāties, ir 60% no globāliem uzņēmumiem pasaulē, viņiem nav vēl AI adoption strategy izveidot. Un es domāju, ka skaidrs ir vienmēr ir kaut kādi pirmie cilvēki, kas paeksperimentē, bet kas man uztrauc ir tas, ka šī ir ļoti nozīmīga pārmaiņa vispār cilvēcei. Un viņi arī ļoti, protams, pārspīlēta kaut kur, ir ļoti liels hypes. Es atceros pēdējais, kas bija ASV, ja tev uz kafijas aparātu nav uzrakstīts AI-driven brewed coffee, tad principā var vispār, kad tu prasa, kas tur ir, neviens nevar atbildēt. Principā, ja tev nav AI brewed vai driven, tu vispār neeksistē tirgu. Tas nekas, ka tur vispār no AI nekā vispār nav. No otras puses ir ļoti liela, es redzu, polarizācija.
sabiedrība tieši attiecībā uz gaidām. Vienu uzskatu, ka tas, tā skaitā es esmu super optimists, un man pat sanāca vienai konferencē gatavoties strīdēties ar gan DeepSync, gan ar ChatGPT par to, cik mans modelis vai business case ir optimistisks. Man tagad, nē, draudziņ, tā nebūs vēl tālu. Bet, un otrs puses ļoti liels pesimisms, kas saka, nē, šitas tā nenotiek. Un, protams, arī skatoties no tirgiem, tu redz, kad ir milzīgas investīcijas, līdz šim nepieredzētas investīcijas tiek veiktas, un ja tu parēķini apakšā tirgus valuāciju un mēģini salikt naudu, tur nesanāk business case vispār, vai arī ne visi izdzīvos. Un katrs radioaparāts un katrs televizors mums stāsta, cik daudz darba vietas tiks aizvietotas ar mākslīgu intelektu. Tad man liekas, cilvēkiem ir bažas, mēs visi esam varbūt man paudze skatījos Terminatoru, un joprojām tev ir baža, ka tas ne tikai aizvietos tavu darbu, bet iespējams arī vispārējo. Un lai to kvalitatīvi veikt, ir vajadzīgs tāda tiešām labi pārdomāta pārmaiņu vadības stratēģija. Ja iesim pie stratēģijas, pie nākamā jautājuma, bet pirms tam es vēl gribēju pajautāt, tu pieminēji tieši tās bažas bailes. Uzņēmumā ir kaudze cilvēkiem. Visi dzird par to, ka, kā tu teici, aizvietos cilvēkus. Kā jūs abi tiekat galā ar šo te kultūras māņu iekšējo mēģināšanu tomēr iedot to sajūtu, ka nē, tas ir varbūt jāskatās optimistiski, nevis tādā distopijā jāvedina tas? Jā, bailes un bažas, teikt, ka tulkošanas industrijā mēs ar to esam uzauguši, jo tulkošanas industrija, es domāju, bija viena no pirmajām, kas piedzīvoja machine learning vai kaut kāds AI agrīnos jau produktus, kas ienāca pirms gadiem 11 mūsu industrijā, un par to mūžīgi ir bijušas ar to saistītas bailes un bažas gan mums pašiem, gan klientiem, gan varbūt studentiem, kas joprojām iet studēt uz tulkošanas fakultāti, ko viņi darīs. Bet tur ir arī pretīm atbildi, vismaz, kā mēs uz to atbildam, kad, protams, tirgus mainās patērētāju pieredumi, mainās vajadzības, bet ja mēs spējam atbilstoši arī mainīties līdzi, tad arī gan mainās mūsu biznesa modelis, mūsu produktu un pakalpojumu, gan mainās arī darbiniekiem varbūt ikdienas darbu uzdevumi, bet nesamazinās viņu skaits. Mums šobrīd tikai palielinās. Okay. Ir kaut kāda praktiskas lietas, ko tu sāc ieviest uzņēmumā, lai cilvēki ātrāk spētu adaptēties un pierast pie tā, ka viņš neaizvietos man pilnībā? Es teiktu, ka ņemot vērā, ka mēs vienmēr esam centušies jaunas tehnoloģijas adaptēt, tad mums nav bijis tāds slieksnis, kad 20 gadus mēs strādājam vienā veidā un tagad no rītdienas sākam pavisam savādāk strādāt. Lai gan mēs dažreiz provocējam viens otru. Es atceros pirms gadiem 3. Es ar mūsu vadītājiem sapulcē teicu, iedomājieties tagad, kad mēs pieņemam lēmumu, ka no nākošā mēneša mēs neizmantojam vairs tulkotājus. Tas bija pirms 3 gadiem. Kā mēs spēsim nodrošināt pakalpojumus esošā kvalitātē? Tanī brīdī mums uz to nebija labas atbildes un pārliecinošas, bet tā rezultātā mēs radījām sev iekšējus projektus un procesus, kā mēs ejam uz priekšu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, un šobrīd jau varam piedāvāt labākus pakalpojumus ar tehnoloģijām nekā tradicionāla tulkošana, nekā arī publiski pieejamais ģeneratīvais AI vai mākslīgās, machine translation rīki. Tā kā cilvēkiem darbiniekiem tā ikdiena mainās, viņi ir pieraduši, ka visu laiku mēs kaut ko jaunu ieviešam un kaut kāds process, bet pietiekam dinamiski. Tad pašā laikā, ja tu jautā tad viena vai divas lietas, viena lieta ir stratēģija, ka mēs vienmēr tehnoloģiski kaut kā adaptējam, otrs ir izglītība. Mums visi darbinieki iet kaut ko mācīties, gandrīz vai tādā obligātā kārtā, bet jau tas viņiem ir arī dabiski. Viņi redz, ka pārējie mācās un viņiem parādās kaut kādas iespējas, kaut kas viņu darba ikdienā pamainās, ir vieglāk, ir efektīvāk, interesantāk.
es domāju, ka mums tas ir jau tādā uzņēmuma kultūrā. Katrs kaut ko mācās, gan programmēšanas valodas, gan AI pielietošana, gan varbūt arī kaut ko tieši piemēram, es mācos digitālo medicīnu, par digitālās medicīnas rīkiem, bet tas arī viss paplašina redzesloku un ļauj labāk tad arī saprast, ko mēs varam integrēt, adaptēt, inovēt iekšienē savos procesos, savos produktos. Okay. Kā jums? Jā, es varbūt izmantošu analoģiju, kas tieši runājam par to biznesa modeli, ko mēs ieviesam 23. gadā, un pēc tam pārliekšu uz to mākslīgo intelektu. Jā. Tajā brīdī bija skaidrs jau, ka banka nav vietas, kuriem cilvēki iet. Retais aiziet, protams, un līdz ar to klasiskā izpratnē mēs būtu turpinājuši mazināt filiāļu tīklu un, principā, laist vaļā cilvēkus darba tirgu. Bet tomēr tiem cilvēkiem, viņi ceļš reģionos, viņiem ir diezgan gara pieredze, viņi ir redzējuši finanšu sektoru ļoti daudz lietas, un viņam ir tas autentiskums un dzīves pieredze, lai runātu par finanšu lietām. Un tas, ko mēs tehnoloģiskā veidē izdarījām, mēs vienkārši telekomunikācijas jomas platformu jaunu uzstādījumu, kas ļāva pievienoties cilvēkiem no reģioniem un palīdzēt un parūpēties par klientiem pat ārpus Latvijas. Līdz ar to tu savilki kopā kompetences un zināšanas ar vajadzību. Un tas bija tas stāsts, draugi. Mēs ieviešam jaunu modeli nevis tāpēc, lai kādu atlaist, bet tieši otrādāk izmantot iespējas. Un principā mēs gatavi atbalstīt un atbalstīsim jūs jaunu iemaņu apgūšanā. Nē, arī ir godīgi atbildi, es negribu, es nedaru, bet visi tie, kas mums nav uzdevums nevienu samazināt. Un es domāju, tas, ko vadība var izdarīt, arī šī ir tāda pat liela pārmaiņa, un principā, jā, no vienas puses mākslīgais intelekts aizvietos un automatizēs. Bet jautājums, ko ar to laiku tu darīsi? Un šī ietver, es saku, klausties, draugi, bet mēs varam pavadīt ar katru klientu vairāk laika, ja ir tāda vajadzība klientu pusē. Mums nevajag nekur skriet dzīt uz priekšu rindu, bet varbūt tieši otrādi apsēsties, padomāt un kopā klausies. Vai tu esi par šo jautājumu padomājis, vai tu esi iedomājis savu nākotni, kādu nākotni tu esi iedomājis, kā tu liekas, vai ar esošiem finanšu ieradumiem tu tajā nākotnes virzienā, veltīt vairāk laika un empātiju tam cilvēkam. Un nevis tur varbūt dienā šobrīd mēs skatāmies vajag 15 tur sarunas ar klientiem. Varbūt tās būs 5, bet viņas būs jēgpilnas, viņas būs ar empātiju. Iespējams, tur kopā būs gan vienā, gan otrā pusē mākslīgais intelekts, bet dienas beigās, ja tu gribi iemācīties, un es ļoti piekrītu kolēģiem, kad īstenībā mākslīgais intelekts simbioza ar cilvēku, un arī tev, kad saka, gudri cilvēki ar gudru mākslīgu intelektu var kalnus apgriezt krietni ātrākā veidā. Jā, taisnība. Ja mēs ejam tālāk, vienkārši atgriežoties pie tā jautājuma, jūs abi pieminējāt no viens apmācības, mācīšanās, attīstīšanās iekšējā, bet otrs jūs pieminējāt stratēģiju. Varbūt tad sāksim ar tevi. Kas ir tās pamatpunkti vai virsraksti stratēģijā, kas būtu vajadzīgi un par ko būtu jāpadomā uzņēmējiem? Es domāju, ka galvenais, lai viņi ir strukturēti, lai viņi fundamentāli. Vienalga, kuru variāciju jūs tur izmantosi, dienas beigās viņas viss ir līdzīgs. Bet galvenais uzdevums ir joprojām uzņēmuma īpašniekiem, augstākai vadībai jābūt pilnīgi visos posmos. Nevar būt tā, ka vienkārši vadītājs pats sēž stūrīti un tagad jūs tur paeksperimentējat, tas varbūt, ja jums sanāks, tas varbūt pievienošies. Nebūs tā. Tāpēc, kad tā kā bērni vienmēr skatās, ko dara vecāki. Ja vecākiem tas neinteresē, bērni iemācīsies, kā to simulēt. Līdz ar to jums jābūt no punkta A līdz punkta B. Jūs uzdevums ir radīt apziņu, kāpēc, kur mēs ejam, kur mēs esam, kādus soļus ir jāizdara, kas notiks, ja mēs to neizdarīsim. Un jābūt tādam ļoti dziļi pārliecinātam advokātam šīs vispār lietas. Jābūt arī jāmēģina pašam. Tu nevar teikt, vai aiziet paeksperimentē, es neko nedaru. Līdz ar to jābūt jārada apziņa. Protams, tev jābūt profesionālai projektu ieviešanas komandai. Tev jābūt arī tie saucamie ambasadoriem vai vēstniekiem, early adapters, kurus tu izmanto klausties draugu reku. Pastiet uz to cilvēku, viņš iesaka, jo, ja nākamais posms ir tā saucamā vēlme kaut ko darīt, vai what's in it for me, kas ir priekš manis tur. Un viens puses, ja man ir baža, tad es varbūt tur distancēšu, ja otrs puses vēstnieki pateiks, klausies, bet rekur, es savu dzīvi izmantoju šos mazus knifiņus,
krietni, pagriezt pa 180 grādiem. Tu vari netērēt laiku bezjēdzīgi. Forši. Protams, jābūt apmācības programmai. Un viņas visticamāk tu atgriezīsies, jo tu nevar uzreiz promptēšanu pirmajā dienā, jo tev jāsaka ar bāzi un pa slānītim. Un tu nevar arī to zilo napēs uzreiz, ideāli es redzu sadalot vairākos strīmos, kur katram ir savā ziņa bišķiņa gan autonomija, iespējami iegūt savu apmācības līmeni un izvest uz saviem procesiem. Bet ar apmācību jau nepietiek. Tev vajag ne tikai zināt, bet spēt pielietot zināšanas. Un pašās beigās tev jābūt tādā atgriezniskai saiknei vai pastiprinātai uzvedībai. Un tad dienas beigās, 90 dienas, es kā tagad atceros ļoti cienījami Juru Rubeni, kad es mēģināju meditēt, es saku, klausies, kur ir tā feature, viņš saka, kamēr tu 90 dienas vienkārši vietas tu nedari, nenāc pie manis. Jā. Pēc 90 dienās jaunās neironu šūnas izveidojas, un tas jau ir ieradums. Pastiprināt. Un tas pats ir mākslīgā intelekta. Tieši tā. Jā. Stratēģija kāda jums? Par iekšējiem procesiem es nevarēšu labāk izstāstīt, kā Vladimirs, jo viņš varēs pastāstīt, bet es par pašu stratēģiju daudz runāju par to, vai uzņēmumam ir AI ieviešanas stratēģija. Jā. Es personīgi domāju, ka nav vajadzīga AI ieviešanas stratēģija kā atsevišķa stratēģija, jo AI ir tehnoloģiju grupa, es teiktu, bet tas jau nav viss, kas uzņēmumam ir nepieciešams. Un es domāju, ka tā ir drīzāk tāda plašāka stratēģija, kas atver uzņēmumu tehnoloģijām un nosaka, kā uzņēmums ar tehnoloģijām iedarbojās, kā viņš viņas adaptē, integrē, izmanto, rada. Tas nav, un tur nav tikai par AI runu. AI, protams, ir liela inovācija, kas daudz ko mainīs, bet arī es domāju, ka nevar izstrādāt šādu stratēģiju, nesot pilnībā vai ļoti, ļoti lieliem ekspertiem par to. Un viņi arī neprognozējami ir, jo mēs redzam, cik ātri viss mainās un kamēr mēs pusgadu izstrādāsim stratēģiju, viņi jau vairs nebūs droši vien aktuāli tad, kad mēs sāksim ieviest. Tāpēc es nedomāju, ka vajag specifisku AI ieviešanas stratēģiju. Ir jābūt tehnoloģizācijai vai tehnoloģijām jābūt kā vienai no biznesa stratēģijas sastāvdaļām. Okay. Te es pieļauju liela atšķirība ir izmēros uzņēmumu un cik tu tur formāli tam pieiet klāt. Bet jautājums tās pavisam praktisks. Kas būtu tās lietas, 3 lietas, kurām būtu jābūt iekšā? Pat ja tā nav stratēģija, bet tu kaut kā noformulē to, šīs 3 lietas mēs mēģinām ieviest vai mēģinām eksperimentēt ar viņām, testēt viņas. Kas būtu jūsu apgadījumā 3 svarīgākie punkti? Es teiktu, ka no pieredzes, kad ir svarīgi, kad kāds saprot AI tehnoloģiju nedaudz dziļāk tikai par to, kā uzrakstīt labus promptus, kā prompts strādā, bet būtu svarīgi saprast AI tehnoloģijas, dažādu tehnoloģiju darbības principus, tad var labāk novērtēt gan iespējas, gan limitācijas, lai arī nenoslīgtu ilūzijās par rezultātu, ko nevar sagaidīt vai kas nebūs. Tāpēc tā būtu viena no būtiskām lietām. Jā, es joprojām atgriezīšos pie tās, mēs varam saukt to par stratēģiju, par lielu vai mazāku, bet joprojām tas ir kaut kāds taktiskais plāns, bet es domāju, numur 1 solis joprojām ir paša vadītāja uzņēmuma vai uzņēmuma augstākās vadības izpratne par to, un pat ja es esmu skeptisks un vispār nekam neticu. Jā. Es domāju, matemātiskā loģika man piespiež uzzināt kaut ko vairāk. Ja es vienkārši sēdēšu, neko nedarīšu, un iespējams tomēr tas hypes materializēsies, tad visticamāk ar manu uzņēmumu viss ir pa galam. Jā. Līdz ar to es tomēr aicinātu, pat ja tā ir skepse, iet un iepazīties, iet pamēģināt, mēģināt kopā ar saviem līdzcilvēkiem un ekspertiem un vadītājiem. Tomēr mazu svotiņu, kaut ne gluži stratēģiju, bet maz svotu uztaisīt, kuros manos saskarsmes punktos, kuros manos pievienotās vērtības radīšanas posmos vispār šis iedarās un kā varētu pamainīt. Bet tomēr otrā pusē, mēs skatāmies, katru no mums ir klienti, mēs jau nestrādājam paši priekš sevis.
Un mēs redzam, ka klientu gaidas, un klienti vispār kopumā, vienalga, tas ir business to consumer vai business to business, klienti paliek aizvien digitalizētāk. Ko nozīmē, un Latvija ir, starp citu, viena no digitalizētākām sabiedrībām pasaulē. Un digitālā sabiedrība ir nežēlīga, jo prasa tūlītējās, personificētas, cilvēkam līdzīgas atbildes. Un nepietiek, kad es to atbildēšu pirmdien. Jā. Man vajag tagad un tūlīt, un lai tas ir forši, relevanti, un īstenībā tur cilvēks nespēja tik līdz vairs. Un tur, padomāt no tāda aspekta, kas ir jūsu klienti un tie izaicinājumi. Un tur visticamāk, kaut ko būs jāpaņem. Jautājums par mērogu, protams, bet kaut kas būs jāpaņem. Okay. Ja mēs skatāmies uz tādā praktiskā līmenī, jūs esat izgājuši cauri dažādiem procesiem, dažādiem posmiem. Kas būtu tā pirmā lieta, ja tagad uzņēmēji klausās un viņi grib sākt, es iešu un mēģināšu sākt kaut kādā mērā apzināt, kā mēs ko varētu izdarīt ar mākslīgo intelektu uzņēmumā, bez tā, ka vadītājs iet un apgūst un saprot, kas būtu nākamais solis un pirmais solis, kā mākslīgo intelektu integrēt vai sākt mēģināt integrēt. Es domāju, ka katram uzņēmumam ir tāpat sava pamata produktu vai pakalpojumu radīšanas ķēde. Un visticamāk, par to radīšanas ķēdi atbild kaut kādu cilvēku. Un esmu pārliecināta, ka katra tajā posmā ir kāds cilvēks, kas īstenībā kaut ko ir pamēģinājis. Tā saucamais early adopters. Atrast tādu cilvēku un iedvesmot viņu, iedrošināt, un lai viņš pamēģina pastīties no citas perspektīvas, kā tieši tajā posmā mākslīgais intelekts varētu kaut ko izdarīt. Un tad varbūt jums izdosies izveikt kaut kādu mazu prototipu. Jā. Un uz tā bāzes jūs varat izvērtēt gan, ko klienti par to saka, gan mēģināt kaut kādu grāmatvedību aprēķins izveikt, kas tur ir ar to cost benefit. Un var jau būt tas ir pa maziem posmiem to zilonīt arī apēst. Okay. Es pilnībā piekrītu un varu tikai papildināt, ka droši vien, lai to būtu vieglāk realizēt, ir jāatrod kaut kādi iekšējie čempioni, kuriem ir tādas dabiskās īpašības, kas zinātkāra, zinkārība, viņi ir vairāk atvērti riskam, kaut kādiem eksperimentiem un sākt ar viņiem. Un viņus varbūt papušot, atbalstīt, lai viņi mācās, eksperimentē, un rāda kaut ko tādu, kas ir jēgpilns, ko mēs varam uzņēmumā iekšā redzēt, ka tas ir jēdzīgi, tas strādā. Okay. Noslēdzot šo sarunu, man gribās pajautāt, vai ir kāda kļūda, ko jūs esat izdarījuši procesā vai mēģinot testējot, kur jūs taču negribētu vairāk atkārtot? Un no kā varbūt katrs varētu pamācīties, ka... Labi, nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Es domāju, ka lielā mērā, man liekas, tā kļūda ir, ja tu palaidi pašplūsmā. Ir vajadzīgi, tomēr 22. gada novembris, tagad mēs 25. gada novembrī, jau 22. gada novembrī bija early adopters. Un pie tā visa, ka varbūt ir zinām mērā skepsi, protams, banka ir šausmīgi kompleksa IT infrastruktūra, kur gan mākoņu pakalpojumi, gan vecā legacy sistēmas, un tev esi ne tikai regulēts, bet tu esi kritisko finanšu pakalpojums, tev jāstrādā kara gadījumā. Jā, tas viss fons zināms, bet varēja, varbūt, es būtu pārdomājot, es teiktu, ka ātrāk to tādu kopskatu un varbūt stratēģiju, tehnoloģiju stratēģiju taisīt, kur vadītāji, augstākās līmeņa vadītāji lielāku iesaisti iet un ar lielāku karogu. Okay, labi. Tev? Es arī tieši iedomājos par to, ka mēs būtu bijis vērtīgi varbūt agrāk sākt jau. Mēs diezgan ātri sākām, bet vēl agrāk sākt būtu bijis vēl foršāk, ātrāk pieņemt lēmumu par programmētāju pieņemšanu darbā, lai mēs varētu ātrāk virzieties priekš. Teikt, mums ir programmētāju komanda jau. Otrs
protams, es arī piekrītu par vadīšanu un eksploatāciju vadīšanu. Tad, kad mēs visi samācījāmies, kursikus dažādus un saklausījāmies, tad bija tāda pārsātinātības sajūta un tad bija kad pusgads, kad katrs būvēja kaut ko, visi būvēja, visi integrēja, jau bija grūti nedaudz arī saprast prioritātes un kā to menedžēt, bet tas bija fun, tas joprojām ir un tas arī pamainīs mūsu pamazām iekšējo ikdienu un uz tādu pozitīvu, inovatīvu vidi. Bet tur ir, protams, savi riski, tā kā es teiktu, no mūsu pieredzes ātrāk sākt, varbūt kaut kā skaidrāk koordinēties, bet es domāju, ka tur vēl kaut kādas kļūdas mēs sapratīsim, ka ir bijušas pēc pāris gadiem. Jā. Okay. Man liekas, tas ir labs noslēgums šīs dienas diskusijai. Ātrāk sāciet, kļūdaties, salaužiet kaut ko pa ceļam un tādā veidā patiesībā nonākiet 10 soļus priekšā visiem pārējiem, jo, kā jau mēs te šodien runājām, mākslīgais intelekts nekur nepazudīs. Tas būs daļa no mūsu uzņēmējdarbības noteikti. Paldies! Paldies visiem! Paldies! Jā.